Master Flex Night. Master Flex. Take the clothes off my back, and I let you'd still foot right up. Hello? You curse my name in spite, put me to shame. Have my laundry in the streets, dirty. Halo? Sveicināti kungi! Jūsu uzdevums no Sigitas intervēt Modri Zihmani un Birutu Rodoviču. Un jums ir jātiekas Brīvības ielā 4. Vēlu veiksmi! Sveiki, esmu Gunārs. Gāvis. Tā kā tuvojas Latvijas svētki, mēs gribētu uzdot pāris jautājumus Latvijas brīvības cīnītājiem. Birutai Rodovičai un Modrim Zihmanim. Kur jūs abi divi uzaugāt? Esmu dzimusi Zemgalē, Jelgavas apriņķī, Naudītas Pakistānā, Iesniedvēs. Uzaugusi Būčiņu ģimenē. Mans saknes arī Zemgalē, Tērvetē. Esmu mācījies Sanas Brigadieres pamatskolu. Kā jūs abi viens otru iepazināt? Arī kā mēs iepazinamies, ko no skolas laikiem. Mani ar Birutiņu iepazīstināja pēckara gados, kad latviešiem sāka izdot krievu pases. Tad bija Naudītas pagastā, un mani iepazīstināja Birutas brālis Jānis, ar kurus mācījos Annas Brigadieres pamatskolā vienā klasē. Viņš bija mans solbiedrs, un viņš man iepazīstināja savu māsiņu Birutu. Tagad man daudz par notikumiem, kas notika, kad jūs vēl bijāt pavisam jauni, kad jums čekis nāca virsū. Kāds bija jūs toreizējās domas, kad redzējāt to visu, kas notiek? Jūs taču bijāt tikai vēl bērni. Bērni gluži vairs nebijām. Modrīts jau bija 20 gadu, man bija 16 gadu. Viss tas sākās, kad vienā Jāņu vakarā ienāca Modris un vēl 2 puikas. Jaunieši, puikas jaunieši pie tēva iegāja iekšā mājās un sāka runāt, ko runāja, to mēs nezinājām. Pēc tam, kad viņi aizgāja, teica, ka tie ir partizāņi no meža, ka mums vajadzētu palīdzēt un atbalstīt. Un viņi jau sadarboties, vai mēs ar brāli esam gatavi. Mums bija, jā, sagatavot. Vai jums nebija bail? Bailes, ja bailes, tad jau vajag kādas lietas darīt. Jādomā, par ko jānes atbildība. Un jums, Monrogal, nebija bail iesaistīties tajā visā? Bērns, protams, vīriešu cilvēkam nevarēja būt. Kā jau mēs no vēstures zinām, katrā 2. vai 3. skolā bija jauniešu pretošanās kustības pulciņi. Teiksim, vidējās mācību iestādēs pat īstas organizācijas pirmos pēckara gados. Tā kā tur nevarēja būt nekāda runa par bailēm, par vaļošanu. Kā tu, vecmāmiņ, palīdzēji partizāniem? Es darbojos Īles Krauļas grupā, arī Modris tajā grupā bija, kā sakarniece. Palīdzēja arī ar pārtiku. Man viss nepieciešamo, kas ir vajadzīgs. Jo viņi slēpās mežā bunkrī Īles. Gan aizdīgi bija apģērbi, gan palīdzēt mazgāt veļu, gan maizi piegādāt, izplatīt proklamācijas, pienes jaunākās ziņas. Kas bija jūsu aresta iemesls? Aresta iemesls bija, kad kā tevis notiek 58. pants Vinsā. Tevis nodarbība? Tevis nodarbība. Uz kurien jūs izsūtīt? Vispirms jau bija no slēpkums, kad mūs arestēja. No mājām cauri 4-5 kilometru uz muguras sasietām ziņu uz čeku. Tas bija Īlē,
no Īles uz Auci, no Auci uz Rīgas čeku. No Rīgas čekā mēs pavadījām 6 mēnešus līdz tiesai. No tiesai kārtīgi māju. Bez tam jau tikai izsūtīšana bija. Kas notika uzreiz pēc ieviešanas Džeks mājās? Džeks mājās pirms man personīgi ieveda tādā baigā, iebiedēšanas kamerā. Nu, tur atstāja vienu. Diezgan ilgi. Un pēc tam man tāds apsards, kas teica, viņa teica, jūs varat apsēsties, tur bija tāds zelts gultiņa. Uz tam gultiņu viņi stāvēja, es nesēdēju, bet pēc tam dabīja, ka nogur, un kā apsēdos, tad tā gultiņa slīdēja uz leju. Un tajā brīdī man šausmīgs bailes pārņēma sāka riekt. Pieskrēja pie durvīm, un tāpēc tur tā acīti, kur arī durvīs, tur bija tāda acīti, kur arī tāda skatījās sārce. Un tāda, nu, vicinoši pasmaidīja, viņa teica, nākiet ārā, un pēc tam tā bija, kad jādod visas, teiksim, jostas, no kurtēm šņurītes, pat bikšu gumijas lika izvēlt ārā, visu pēdējā. Un ko čekā deva ēst jums, kā ieslodītēji? Maize, šķēlītes. Zupa, aprosa, kapurinis un zivs galvas, kur novārīts. Tagad nedaudz par bunkuru atjaunināšanu, Īles bunkuru. Modronko, kādas ir tavas sajūtas, ka ir atjaunots Īles bunkurs, kurā jūs savulaik pats atradāties? Vai kas īpaši? Pārsteiguma moments, to jau nevar tā viegli vienkārši izstāstīt, jo bunkurs bija tieši tādās pat dimensijās, kādā mēs dzīvojām. Nu, tik daudz, kad varbūt nebija apka. Kur mums bija arī dzeramais ūdens bunkurā. Nu, nāriņas bija apmēram tāds pat, protams, bet bez gultas drānām. Nu, iespējas jau bija apmēram tāds pat, kā kad iegāja bunkurā dzīvot. Ir tāds īpašs sajūta, tāds atmiņas reiz atcelt? Nē, nu, atmiņas asociējās, protams. Arī to, ka bunkurs tieši tikpat liels bija un tikpat augsts bija un apmēram no tādiem pat laikiem būvēts, tā kā mēs savulaik to darījām. Un elektriskā apgaismošana tāpat bija. Tikai nebija plīts un dzeramais ūdens uz vietas. Es varu parādīt bildīti, kāda viņa izskatījās, bunkurītes aizaudzes. Tikai tāda maza bedrīta palikums, neko es nevarēju. Un tam man radās ideja, ka vajadzētu atjaunot to bunkuru. Un tad tika atjaunots, un šogad man Latvijas meži palīdzēja to izdarīt. Bunkurs ir nodots tādā pat izskatā, kā viņš bija. Modri, kāds bija sajūtas, atrodoties bunkurā, kad jūs slēpāties no čekistiem? Jāsaka, ka sajūta bija normāla. Mēs jau ar meža brāļiem tikāmies 2-3 gadus pirms kaujas ar Čekas karaspēku. Tad viņiem tajā bunkurā mēs nebijām. Toreiz grupa bija mazāka un bunkurs attiecīgi arī mazāks. Pirmos gadus, kad mēs satikāmies, grupā bija 7-8 cilvēki. Un tad, kad mums sākās kauja, pirms kaujas mēs bijām 27. Pirms gadiem, kad pirmoreiz tikāmies ar viņiem, tad viņi bija 7-8 apmēram. Tā kā grupa pa tiem gadiem bija izaugusi liela. Bunkurs bija būvēts 30 cilvēkiem. Nu, mēs bijām 27, 28 parasti. Tagad nedaudz par pieminekļiem, kas tiek atjaunoti. Kādu mērķu vārdā vecmāmiņu tu vispār cel šo pieminekļu? Lai atcerētos vēsturi, kas ar mums notika. Un tādi pieminekļi ļoti daudz un Durvēja, Rucavā,
tepat tās centrāla kapos pretošanās kustības dalībniekiem. Un pēdējais viens no tiem mums 360 piemēri pa visu Latviju vispār. Pēdējais, kas ir tagad uz Aizpūtas un Kuldīgas robežu, kas ir iecerēts vēl nākošu gadā arī Ventspils. Nu, parasti pieminekļus mēs taisām tā, ka saskaņot ar Valdmarka un Deivids akmeņu kalnu. Mēs ejam kopā, meklējam akmeņus un meklējam, tad es dodu tekstu, ko rakstīt, ko izdomāt, ko uz to pieminekļu darīt. Pēdējais man iznāca, ka parasti liekam it kā tādus akmeņus, visādus izdomājam, un pēdējais es iedomājos pat cik mēs mežā esam atradušies, vai nevarētu kaut ko no kokiem. Un tad es iedomājos, dabīgi lapu kokus nevar, atliek egli. Un tad es no rīta zvanu akmeņkalnī un jautāju, vai varētu pieminekli iztaisīt tā kā egli. Viņš teica visu koku. Nu, tad es uzzīmēju to skicīti, kā viņi apmēram es domāju. Un to varēs arī redzēt bildē, jūs varēs nofotografēt viņu un paskatīties, kā tas piemineklis izskatās. Man šķiet, ka ļoti labi izdarīja. Kurš, tavuprāt, ir skaistākais piemineklis? Kuldīgas Aizpūtas robežu. Var pastāstīt par viņu, par to meiteni, kas uzzīmēt? Nu, tur ir attēlā uz to pieminekli partizāns, šaut ar rokā un otrā pusītē. Mans attēls ir, kurš maizītājs. Es tā redzu, ka jums visu kaut kāds grāmatas un bildes ir līdzāk, vai jūs nevēlaties mazliet pastāstīt par viņām vairāk? Nu, tā ir grāmata, šī ir angļu valodā. Nezināmais karš par visiem, teiksim, Latvijas novadiem. Latgala, Kurzem, Vidzem. Arī mums ir savs Nacionālā partizāna karogs, jo mums ir Nacionālā partizāna apvienība. Un šeit mēs Rīgā Jāņu baznīcā iesvētījām mūsu karogu. Tad ir bildīts, šo var parādīt, ko es biju kādreiz maziņa bērnībā. Esam arī apbalvot ar saviem darbiem. Modrīts ir 2 Lāčkošu palīdzēts, jā? 3 vai šķiet. Man ir viestura vardarbs, ko man piešķīra. Tāds viņš skatās. Arī man ir aizsardzības ministrijas. Aizsardzības ministrijas un Zemes sardzes un no NATO. 4. Un ko es iesaku? Skolā jūs iegādājaties, ja jums ir iespēja šito grāmatu atskaut Latvijā. Pretošanās kustības vēsturīši. Tur pa visu tiešām vienreizēji grāmatu aizbraukt visu. Liels paldies jums abiem par atvēlēto laiku, ka dalījāties savās atmiņās. Pirms kāds novēlējums Latvijai, tuvojoties svētkiem? Novēlējums pirmām kārtām bruņotajiem spēkiem. Būt vienmēr gataviem. Un es novēlu jauniešiem būt īstiem patriotiem.